Sveiki, mani sauc Aigars. Jūs skatāties BeSafe YouTube kanālu, kurā es izstāstu savu, kādu 20 gadu pieredzi, praktisko pieredzi darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un elektrodrošībā. Sveiki, tātad šodien parunājam par pareizu vai nepareizu apmācību dokumentu. Tad mēs runāsim par šo te profesionālās pilnveides izglītību. Es jau domāju, ka tādas lietas tā kā vairs neeksistē, un šie mācību centri tā kā ir mācījušies no kļūdām, bet izrādās, ka jautra dzīve Latvijā turpinās. Tātad mēs zinām, ka ir šis zemākais līmenis, par ko tad mēs šodien parunāsim, par šo te profesionālās pilnveides izglītību. Šeit es esmu vairāk runājis par darba aizsardzību, bet tas pats stāsts ir arī par ugunsdrošību, un es nesen atpakaļ skatījos vienu ziņojumu no Latgales, kur arī piedāvāja mācīties šo te profesionālo pilnveidi, un tur bija tā arī skaidri uzrakstīts, ka beigās dabūs apliecību. Tad ir vidējais līmenis, ja mēs runājam par darba aizsardzību, augstākais, un ir speciāli kompetenti speciālisti. Par šiem augstākiem līmeņiem, un kurā brīdī var saukt par kompetento speciālistu, tur tad ir jāatrod kāds video, kur es esmu par to tā kā runājis vairāk. Bet tagad skatāmies to reālo dzīvi. Tātad šis ir viena apliecība, viņa ir, šeit es esmu nodzējis, bet viņi vēl ir, jau kādu laiku atpakaļ, gadi 10, 15 izdot atpakaļ. Jā, protams, mēs varam teikt, ka, iespējams dzīve ir mainījusies, jā, bet, kā es teicu, es redzēju sludinājumu Latgales pusē šobrīd, centru nenosaukšu, kurš vēl ar vietu teica, ka viņi māca šo te profesionālās pilnveides izglītību un izsniedz šādu apliecību. Tad atceramies, šīs ir profesionālā pilnveides izglītība, pēc būtības ir valsts izglītība, valsts tātad, lai iegūtu šo te pareizo dokumentu, par ko mēs pastīsimies nākamā attēlā, kā ir šī te atšķirība, lai jūs redzētu, ka šis ir nepareizs. Tātad šis ir vienkāršs dokuments, ja jūs man gribat godīgi pateikt, tātad viņš, teiksim, ja šeit būtu darba aizsardzība, tad faktiski šobrīd jau mēs varētu teikt, te ir 160 stundas, ja tad faktiski šobrīd šī te apliecība vairs nav derīga, jo mēs zinām, ka apliecības ir derīgas līdz tam brīdim, kamēr mainās likumdošana. Ugunsdrošībā šobrīd likumdošana nav mainījusies, mums it kā ir vēl šīs 160 stundas, jā, bet iet runa par profesionālo pilnveidu. Tātad, jā, profesionālās pilnveides izglītības dokumentu nevar atņemt, un te ir tā lielā lieta, ko mēs nedrīkstam aizmirst. Ja mēs iegūstam šādu apliecību, tad, kā jau es teicu, līdz likumdošanas maiņai, apliecība ir derīga, ja viņai vēl nav uzlikts termiņš, ja tas jau būtu vēl labāks, ka viņi, teiksim, būs 5 gadu derīgi vai 10 gadu derīgi. Kaut kur man aizdoma, ka Latvijā es arī vēl tādu vaiprātu redzēju, bet, rēķinieties, ja, tad, bet šajā gadījumā šī ir ugunsdrošība, viņa vēl teorētiski ir derīga, bet, ja būtu šī te apliecība uz darba aizsardzību, ja man tādas kādreiz dāks priekšā vai kāds atsūtīs, varu parādīt, tur dokumentu. Un šeit ir pareizā apliecība, kādai viņai būtu jābūt. Tātad, ārpuses nenokopēju, jo principā tur ir, tā kā mums, ka mēs beidzam 12. klasi un 9. klasi, līdzīgs stāsts ir šai te apliecībai, rakstīts apliecība. Valsts numuru es šeit esmu aizklājis, lai tā kā man, bet tā ir taisīta man jau krietnu laiku atpakaļ, kā mēs redzam, jā. Bet principā šī ir derīga, pareiza, derīga apliecība visam atlikušam dzīvei. Arī tad, ja, teiksim, pēkšņi viens izdomās, ka ugunsdrošībā profesionālā pilnveida nebūs vairs 160 stundas, bet būs, teiksim, 100 stundas, tad vienalga šī apliecība būs derīga. Tad, kad tur bija iepriekšējā, tā beidz eksistēt un viss tas kļūst par vienkāršu papīru. Tā kā rēķinamies, saprotam, kur mēs mācam, jo šī cena šobrīd vairāk vai mazāk visos mācību centros ir līdzīga. Jā, mēs varam diskutēt par kvalitāti, bet svarīgākais ir paprasīt, kādu šo te dokumentu mēs iegūsim, un lai viņi atsūta kopiju vai video vai kaut ko tam līdzīgu, lai mēs varam redzēt, un ja ir vajadzīgs, teiksim, padoms, tad, protams, var kaut kādā veidā arī sazināties ar mani. Es varu palīdzēt, lai mēs neiekristu lamatās, kādas mēdz izlikt mūsdienās mācību centri Latvijā. Ja ir nepieciešama palīdzība, šeit ir iespēja ar mani sazināties e-pastā, un lai mums forša dzīve drošā darbā.